Hello, sveiciens jums visiem! Tā esmu es Regīna, un šis ir kārtējs sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Sniegots fons, tāpēc, ka vēl joprojām pie mums ir augsts, un vēl mūsu izpratnē augsts, un līst lietus ir apmācies. Šodien mazlietiņa saulīte tikko uzspīdēja, droši vien par godu tam, ka es ierakstu šo ierakstu. Bet vēl pirms brīža lietus lieta, kā droši vien, ka līs arī pēc brīža. Tā parasti ir. Mums ir divas saulainas, siltas saulainas, bez lietus, bez vēja dienas bijušas. Pēdējo 3 nedēļu laikā, gandrīz 4 jau. Lūk, nesūdzos. Bet fakts. Kādreiz šādas tumšas dienas un lietainas un vējainas var pilnīgi un galīgi ievest depresijā. Tas vien, ka skatāmies laukā pa logu un, ja ir saulains un gaišs, tad liekas viss tā gaišāk. Un ja ir tāds tumšs un apmācies un pelēks un tāds, tad viss kaut kā tā liekas arī, vai var likties tāds pelēks un apmācies. Lūk, jā, un jūs redzat pareizi. Mana matu krāsa ir saskaņota ar sienas krāsu. Man pašai ļoti patīk. Un vēl, jā. Es ceru, ka jums ir gājis ļoti labi pa šo laiku, un ka pie jums ir siltāks un saulaināks un tuvojas vasara, un ka pavasaris jau ir pilnā sparā pie jums. Es esmu redzējis dažādas bildītas, fotogrāfijas ar sniegpulkstenīšiem un krokusiņiem un narcisēm un visu ko tādu pavasarīgu, un tas tā jauki parasti ir. Sveiciens visiem ģimenītēs un vārda dienās, jo ilgāk es neesmu Latvijā, jo vairāk es pat savu vārdienu parasti atceros tikai tad, kad sāka pienākt visādi sveicieni vārda dienās, bet vārda dienas tas tā ļoti latviska tradīcija šķiet ir. Jo citur par šīm vārda dienām nerunā, nedzird, cilvēki ir izbrīnīti par tādām, bet vārdienas ir laba tradīcija. Tātad sveiciens visiem vārdienās, kuriem ir šajās dienās un kuru radiem un draugiem ir jūs vārda dienas arī, un šodien esmu izvilkusi laumiņu kārtiņas. Laumiņas ļoti gribēja paspēlēties šodien no šī kāršu komplekta. Smis no laumiņām. Kā tad? Šis ir tāds interesants kārtiņš šodien. Un pirmā kārtiņa bija par dziedināšanu. Pirmā kārtiņa runā par dziedināšanu. Sakot, ka dziedinoša enerģija pašlaik ir tev apkārt, un mēs sūtam šo dziedinošo enerģiju, lai izdziedinātu jebkuru situāciju, kas tavā dzīvē ir, kurai ir nepieciešama dziedināšana. Palasīšu vēl, kas vairāk tiek teikts par šo kārtiņu. Mēs esam dzirdējuši tavas lūkšanas, un mēs atbildam uz tavām lūkšanām pašlaik. Mūsu atbilde ir procesā. Mēs pie tā darbojamies. Mēs gribam arī tev atgādināt to, ka arī tev ir dziedinošas un dziedinošas, dziedinātājā spējas, un kā tagad būtu un ir tāds labs laiks tam, lai liktu šīs dziednieka dziedinošās spējas
lietā. Ar šo kārtiņu vēl eņģeļi Laumiņas iesaka, ka varbūt ir vērts palasīt kaut ko vairāk vai pamācīties vai atrast kaut ko vairāk kādu informāciju par dziedināšanu, par dažādām tādām dabīgām dziedināšanas metodēm un pielietot tās savā situācijā. Kas man nāk prātā, ir jaunākais, ko es nevis atradu kā tādu jauninājumu, bet es kaut kā tādu labu laiku nebiju pielietojusi. Ir tāda joga kā kundalīni joga. Un kundalīni joga ir tāda joga, kur tiek izmantotas mantru skandināšana, skandēšana, un tur vienā pozā, piemēram, viena poza tiek turēta vai viena darbība tiek veikta, vingrinājums tiek veikts, nezinu, tur 3, 5, 10 minūtes pat, un tā ideja ir, mainīt to enerģiju un iekustināt kaut ko, un arī, tādu, kur varbūt enerģija tāda iestrēgusi bijusi ir un tad katrai mantrai ir sava nozīme, un tad es vakar izlasīju vienu, es jums varētu parādīt to, sakarā ar visu, kas notiek uz zemes, un es domāju, ka arī šie laika apstākļi, kas ir pavisam tādi neikdienišķi, tādi netradicionāli, neikdienišķi, kā mums, pieņems, ir bijis sniegs vairāk kārtīgi šeit uz salas, kas nav bijis, gadu desmitiem ilgi šeit, un arī šie laika apstākļi ar nepārtraukto vēju un lieta, tas nav tāds raksturīgs šeienē, tik bieži, ka tā nenoliec ir, bet tas tikai viens tāds piemērs visā pasaulē, tie laika apstākļi mainās un izteikti tā redzami mainās, un tad vēl Nepālā bija zemestrīce, un arī tas ir izmainījis un maina to enerģiju, to magnētisko lauku, gan Zemē, planētē, kā tādai, gan arī katra mums, jo jūtīgāk mēs arī esam pret visu ko, pret enerģijām, sākot jau ar to, pret visu nefizisko, jo vairāk mēs varam būt ietekmēti šo laika apstākļu un šo zemes magnētiskā lauka pārmaiņu ietekmē, ka tas mūs var vairāk ietekmēt. Un tad kundalīni jogā ir viena tāda mantra, tā ideja ir tāda, ka šādā pozā palikt 5 līdz 11 minūtes. Vēl es izdomāju 5 minūtes. Ideja bija tāda, ka no 11 līdz 30 minūtēm. Cik var. Es izdomāju, ka 5 minūtes arī būtu labi. Bet tā arī ir, vai ko mēs darītu, un es jūtu jau tās pārmaiņas un kaut ko notiekam jau pirmās minūtes laikā. Es domāju, es arī to izdarīju vakardien. Tā ideja ir stabilizēt to magnētisko lauku, līdzsvarot to mūsu magnētisko lauku šajā laikā tagad tieši ar visām zemestrīces izmaiņām vai ietekmi un tā. Tad kreiso roku liek uz auss, un tā, ka šī rokas daļa plaukus liek uz auss, tā kā tādā veidā. Un tā, lai šī rokas daļa būtu tā kā paralēli grīdai, būtu tādā taisnā līmenī. Un tad otru roku tiek savēlta tā kā dūrē un tiek turēta labā roka pie auss. Un atkal tā, ka šī rokas daļa ir paralēli grīdai.
Un ar acīm koncentrēja uz degungalu. Izskatās tā diezgan interesanti. Un tad tā mantra, kas tiek teikta, ir šī roka iet uz priekšu paralēli un šī roka sānim. Un tā mantra, kas tiek teikta, 4 notis, tā tiek dziedāti kā vai skandēti, ir satanama, satanama. Tie vārdi ir satanama. Un jo ilgāk šo mantru veids, jo vairāk stabilitāti ienes vai tajā enerģijā, magnētiskajā laukā. Pamēģiniet, varbūt jums palīdz. Es, kā jau teicu, pavisam noteikti es jūtu pārmaiņas tīri enerģijā, to enerģiju pa visu ķermeni plūstam un tāda sajūta, ka dažviet ķermenī bija, viņi tā kā atmodās, un ka viņi bija tā gulējis kādu laiku. Bet, katram droši vien būs savādāks tās izjūtas un sajūtas, bet tas viens, kas ienāca prātā runājot par dziedināšanas metodēm. Tad ir akupresūra, ko var darīt arī, ko mēs katrs varam darīt, katrs priekš sevis, un kaut kas tāds, kas man nāk prātā arī, ko es esmu izmantojis, kadreiz galvas sāp, vai kaut kāda tāda smaguma sajūta ir, kad vienkārši uzliek rokas uz galvas. Pat nesakojot nekādai konkrētai dziedināšanas metodē, bet vienkārši uzliekot rokas uz galvas, un tad man tā doma vienkārši bija, ok, eņģeļi, tagad caur tam manām rokām plaukstam sūtiet enerģiju manai galvai, manai ķermenim, kāda ir tā vajadzīga, lai viss tā līdzsvarotos un plūst tā tajā ķermenī tā, lai tās galvas sāpes izzust, un pagāja pāris minūtes, un galvas sāpes pazud. Un tas, tas arī likās tā interesanti, vai ne? Cik daudz ir arī tas kaut kas tāds, ko, neviens varbūt maz vēl nav atklājis, vai arī, ja mēs izmantojam visu to, ko mēs jau zinām, un ka mēs izmēģinam un eksperimentējam ar to, un izrādās, ka, tas darbojas, tas nedarbojas, un ka visu kaut ko jaunu mēs arī priekš sevis varam atklāt, eksperimentējot un domājot, un arī par dažādām emocijām. Dziedēt dažādas emocijas, kas varbūt ir mūsos, un mēs gribētu tos, lai viņu nav, vai viņas būtu tādas mierīgas, nevis uzliesmot un nepārtraukti. Tas ir tas, kas nāk man prātā ar šo kārtiņu, vēl pēc izlasīšanas, ko tad eņģeļi saka ar šo kārtiņu. Nākošā kārtiņa ir veģetārisms. Un es zinu, ka šī kārtiņa mums arī ir izvilkusies jau iepriekš, jau pagātnē. Un ar šo kārtiņu eņģeļi, laumiņas, kuras ir tādas eksperts visā dabīgajā. Ar šo kārtiņu viņi saka, jauns uzlabots ēšanas veids, dos tev vairāk enerģijas, labāku veselību, skaidrību, tādu prāta skaidrību un arī spēcīgākas tās sapņa piepildīšanās spējas, tā piesaistīt. Kā tu teikt, magnētisms nāk prātā pašlaik. Tās spējas tev tās spējas piesaistīt to, ko tu vēlies, būs spēcīgāks un lielāks, un būsi tāds spēcīgāks magnēts tam, piesaistīt to, ko vēlies ar uzlabotiem ēšanas veidu. Un kas tad vēl šī garākā ziņa ar šo kārtiņu ir? Ir veģetārisms. Laumiņa zina, ka svaigi
svaigs ēdiens, svaigi dārzeņi un augļi ir tie, kas ir visveselīgākie, un tas arī tie, kas ir visdabīgākie un visdabīgākais veids, dabīgākais ēdiens, ko mēs varam ielikt savā ķermenī, un šeit liekas ļoti lieliski arī tā sakrītoši, nebi tā saskanīgi ar to gada laikiem, jo pavasaris un vasara tuvojas un arvien vairāk visu, ko var sēt un stādīt un ievākt ražu un tā. Un fakts jau ir tāds, ka jā, jo dabīgāk mēs ēdam, jo dabīgāk mēs esam, jo dabīgāk visu, ko mēs darām un kā mēs to darām un ko mēs izmantojam, ko mēs liekam savā ķermenī, jo tas viss ir dabīgāks, jo mēs vairāk esam arī saskaņā ar visu to dabīgo un dabiskumu un esam vairāk saskaņā arī ar enerģiju un ar eņģeļiem un ar laumiņām un citām garīgajām būtnēm, un mums ir vienkāršāk viņas dzirdēt, ko viņi, vai tās, vai viņas, kas no šīs garīgās būtnes būtu, ko tas mums saka, un mums ir vieglāk dzirdēt savu intuīciju, jo, organismam tīri fizisks fakts, organismam ir vieglāk pārstrādāt to, kas ir dabīgs. Vistu kladināšana notiek šodien ir pirmā diena, ka mūsu mazie cālīši tika izlaist laukā, un mūsu pagalmā pašlaik, bet ir suns, kuram ļoti patīk ķert visu, kas kustās. Visas kladzināšana izraisa mazliet stresu tādā sakarā. Lūk, jā, tas par ēšanu un ēšanas uzlabojumiem, un lūk, šī tad ir arī nākošā kārtiņa. Ziņa, ko eņģeļi saka, un trešā kārtiņa ir rudens. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka rudens ir tas laiks, kad viss tā kā sanāk kopā, viss, kā to pateikt, runājot par ražu, tiek audzēts tas un šis un vēl kaut kas un tā, un rudenī tie visi tiek novākti. Tā ideja. Mēs jau novācam ražu, ko mēs vācam arī ātrāk pirms rudens, bet, tā vispārējā ideja ir tāda, ka rudens ir ražas novākšanas laiks un atlaiks, un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka rudens ir tas laiks, kad viss tā kā sanāk tā kopā un tiek novākts, tas viss, ko mēs esam sējuši un stādījuši, bet šeit ar šo kārtiņu netiek domāts tikai konkrēti raža, konkrēti augļi, dārzeņi un viss kas tāds, bet arī tas viss, ko mēs darām, mūsu domas, mūsu darbi, ka visam ar šo kārtiņu eņģeļi atgādina mums to, ka visam ir savs laiks un visam ir savs gadalaiks, kurš tāpat kā dabā ir gadalaiki, tāpat arī mūsu dzīvē gadalaiki, un nevienmēr tie gadalaiki, kas ir mūsu projektā, pieņemsim, varbūt mēs sākam kādu projektu rudenī, un šim projektam, un tas ir tad, kad tas projekts sāks, kā pavasaris dabā, un tad šī projekta rudens būs droši vien pavasara laikā, bet arī tā, ka katram projektam ir šis cikls, šis gada laiku. Katrs projekts, katra ideja, katrs darbs, pie kā mēs pieķeramies, ka tam ir uz to var attiecināt, un ka tas iet cauri tiem dabā esošiem gada laikiem, un ka katram projektam ir arī ka katrs projekts tā uzplaukst un tā raža tiek vākta tā projekta rudenī. Un tas varētu būt, kā jau teicu, pavasaris tādā gada laiku izpratnē, tas var būt vasara,
gada laika izpratnē, bet ja jums, pieņemsim, ir kaut kāds projekts vai kaut kas tāds, ko jūs esat uzsākuši, tad padomājiet pie tā, kurā fāzē, kurā gada laikā tad šis projekts pašlaik ir. Un tad, lai noteiktu, kad tad ir rudens šim projektam. Es ceru, ka es tā pastāstīju tā, ka to tā var saprast. Ja nedodiet man ziņu, pārskaidrošu citādākā veidā. Tātad, ko vēl šajā grāmatiņā saka par rudens kārtiņu? Atbildi uz tavu jautājumu pilnībā tiks dota rudenī. Kurš, kā es teicu, kurš tāpat kā dārzā raža tiek novākta rudenī. Raža tiek novākta rudenī, bet arī jau pirms rudens var kaut ko ievākt. Tieši tāpat arī tavi jautājuma sakarā. Tas gala rezultāts pilnībā būs rudenī, bet jau pa ceļam uz rudeni būs kaut kas tāds labs un ir kaut kas tāds, ko var tā simboliski redzēt un tā, ka tas ir kā raža, ko var novākt. Un vēl eņģeliešu kārtiņa saka, turpini kopt šo dārzu un turpini domāt pozitīvi un uzturēt tādu pozitīvu skatu un domas un enerģiju šīs situācijas sakarā un turpina rīkoties, balstoties uz intuīciju, balstoties uz to, ko mēs sakām un iesakām, kā rīkoties, ko darīt, lai šī raža būtu vēl bagātīgāka. Lūk! Vēl viena ziņa, kas variants šai kārtiņai, ziņas variants ir, ka tas kaut kāds projekts ir gandrīz galā, gandrīz pabeigts. Lūk, vēl šī kārtiņa tā zīme, projekta beigu zīme. Lūk, šīs tad bija kārtiņas šai nedēļai, šajā reizē, jo tuvojas jau nedēļas beigas, bet, jā, mēs esam aprīļa, nonākuši pie aprīļa beigām, un jau ir maijs, un tad būs jūnijas, tas nozīmē, ka būsim jau pusi gada nodzīvojuši 2015. Gadā. Laiks iet ātri. Ok, man liekas, tas arī viss šajā reizē. Eņģelisks sveicieni jums visiem. Dodiet ziņu, kā jums iet, kas labs notiekās jūsu dzīvē, vai arī netik labs. Un kā eņģeļi var palīdzēt, turpiniet runāties ar eņģeļiem un ieklausīties eņģeļos. Un tiksimies atkal nākošajā reizē. Tā bija šeit Regīna, un šis bija kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Mums 29. aprīlī, bet jūsu skatīšanai tas nonāks pie jums 30. aprīlī, aprīļa pēdējā dienā, aprīļa pēdējais, 2015. gada aprīļa pēdējais ieraksts. Okay, tā!